Tad mēs šodien dzirdam vārdu Irāna, bieži vien domājam par kodolprogrammu. Protesti, karš un konflikti ar citām valstīm ir tas, kas nāk prātā. Taču patiesībā tiem, kas nezina, Irānas stāsts nesākās ar reliģisku valdību. Pirms islāma atnākšanas šajā reģionā jau pastāvēja lielas valsts. To vidū bija Persijas impērija, kas kādreiz valdīja pār milzīgām teritorijām, no centrālās Āzijas līdz pat Eiropas un Āfrikas daļām. Tāpēc, lai saprastu, kāpēc Irāna neusticas citām valstīm, mums jāatgriežas laikā, kad Irānas iedzīvotāji pamazām zaudēja kontroli pār savu valsti. Šī daļa sāksies 1900. gadu sākumā, taču pirms tam mums jāatgriežas ap 1800. gadā. Tajā laikā Irānu vēl vadīja Kadžaru dinastija. Tā bija karaju ģimene, kas valdīja no 18. gadsimta beigām līdz 1900. gadu sākumam. Eiropieši tolaik Irānu parasti sauca par Persiju, taču paši iedzīvotāji savu valsti jau sen sauca par Irānu. Irānas teritorija bija liela, taču tās centrālā valdība bija vāja. Karalim trūka naudas, daudzi ieroči bija novecojuši un arī armijas kaujas metodes bija vecmodīgas. Irānas ziemeļos strauji paplašinājās Krievijas impērija. Krievija vēlējās kontrolēt Kaukāzu, reģionu, kas atrodas starp Melnās jūras un Kaspijas jūras. Šī vieta bija svarīga, jo tā kalpoja kā ceļš uz Centrālā Āziju un siltākajiem dienvidu reģioniem. Taču daudzas no teritorijām, kuras Krievija vēlējās iegūt, jau izsenis bija saistītas ar Irānu. Šī iemesla dēļ 1800. gadu sākumā starp Kadžāru, Irānu un Krieviju izcēlās divi lieli kari. Krievijas armija bija modernāka un labāk organizēta. Irāna zaudēja abos karos, tāpēc bija spiesta parakstīt Gulistānas līgumu 1813. gadā un Turkmenčais līgumu 1828. gadā. Irāna zaudēja ļoti daudz. Krievijai tika teritorijas, kas tagad ir Grūzijas, Armēnijas, Azerbaidžānas un Dagestānas sastāvā. Liela daļa abu valstu robežas tika pārcelta uz Arasas upi. Irāna nezaudēja tikai zemi, tā bija spiesta arī samaksāt Krievijai lielu naudas summu. Turklāt Krievijas tirgotāji ieguva īpašas privilēģijas, un tikai Krievijai bija atļauts turēt kara kuģus Kaspijas jūrā. Tas nozīmē, Krievija kļuva varenāka par Irānu, tāpēc tā viegli varēja piespiest vājo un finansiāli trūcīgo Kadžāru valdību. Tikmēr, kamēr Krievija kļuva spēcīgāka ziemeļos, Britu impērija sāka uztraukties austrumos. Toreiz Lielbritānija kontrolēja Indiju, kas bija tās svarīgākā un viena no bagātākajām kolonijām. Briti baidījās, ka Krievija varētu pietuvoties Indijai caur Centrālā Āziju, Afganistānu un Irānu. Tas bija īpaši svarīgi, jo īpaši Heratas pilsēta, kas atrodas mūsdienu Afganistānā. Lielbritānijai šī vieta varētu kalpot kā ceļš armijām, kas vēlas uzbrukt Indijai. Neskatoties uz to, Irāna mēģināja ieņemt Heratu, jo tā ilgu laiku bija saistīta ar Persijas karaļvalstīm, taču Lielbritānija to apturēja. 1856. gadā izcēlās Anglo-Persijas karš. Briti iebruka dažās Irānas daļās un piespieda Kadžaru valdību pārtraukt pretenzijas uz Heratu. Kopš tā laika Irāna skaidri nonāca starp divām varenām impērijām. Krievija spieda Irānu no ziemeļiem, bet Lielbritānija uzbruka no dienvidiem un austrumiem, lai aizsargātu Indiju un Persijas līča maršrutus. Šī divu lielo impēriju sāncensība kļuva asiņaina. Šī cīņa starp Krieviju un Lielbritāniju kļuva par daļu no tās augtās lielās spēles. Viņi sacentās par ietekmi Centrālajā Āzijā. Lielbritānijai Irāna bija svarīga kā Indijas aizsardzība, savukārt Krievijai tā bija svarīga kā ceļš uz dienvidiem. Viņiem nebija nepieciešams iekarot visu Irānu. Valsts ir milzīga, un tajā ir daudz kalnu. To ir dārgi un grūti apsargāt. Krievijai un Lielbritānijai bija vieglāk kontrolēt svarīgākos Irānas lēmumus no ārpuses. Kadžaru dinastijas valdnieki saprata, ka viņi var nopelnīt no abu impēriju konkurences. Valdībai trūka naudas. Bija jāfinansē pils, armija, karaļa ceļojumi un citas izmaksas. Tāpēc valdnieki sāka piešķirt tās sauktās ekonomiskās koncesijas. Vienkāršā skaidrojumā valdnieks piešķir kādam ārzemniekam vai ārvalstu uzņēmumam īpašas tiesības kontrolēt un gūt peļņu no kāda uzņēmuma Irānā. Tas var būt banka, kalnrūpniecība, ceļi, dzelzceļš, telegrafs, muitas vai kāda produkta tirdzniecība. Apmaiņā pret to ārzemnieks dod naudu valdniekam vai valdībai. Daži projekti atnesa jaunas tehnoloģijas un infrastruktūru Irānai, taču liela daļa peļņas un kontroles nonāca ārzemnieku rokās. Bieži vien nauda tika izmantota pilī un valdnieka personīgajiem izdevumiem, nevis parasto iedzīvotāju vajadzībām.
20. gadsimta gaitā Irānā pieauga Krievu un Britu baņķieru, inženieru, uzņēmēju, diplomātu un karavīru skaits. Viņi ieguva ietekmi uz bankām, tirdzniecību, sakariem un citām svarīgām ekonomikas nozarēm. Britānija palīdzēja izveidot telegrāfa līnijas, kas atviegloja ātru ziņojumu nosūtīšanu uz Indiju. Taču šī sistēma tika izveidota galvenokārt, lai apmierinātu Britu impērijas vajadzības. Kamēr ārzemnieki pelnīja un dzīvoja greznās pilīs, daudzi irāņi palika nabadzīgi. Pamazām radās sajūta, ka Irāna vairs patiesībā nekontrolē savu zemi, uzņēmumus un nākotni. Un tad karalis mēģināja pārdot kontroli pār vienu no valsts svarīgākajiem produktiem ārzemniekam, cilvēki vairs neklusēja. Pirmo reizi uzņēmēji apvienojās reliģiskie līderi un parastie iedzīvotāji, lai izaicinātu karaļa varu un ārzemju impēriju ietekmi Irānā. Irānas vadītāji toreiz sauca par šahu. Tas ir persiešu vārds karalim. 1890. gadā Nasers al-Dins šahs piešķīra gandrīz pilnīgu kontroli pār Irānas tabakas industriju uz 50 gadiem britu uzņēmējiem. Tā bija liela problēma irāņiem. Daudzi zemnieki, tirgotāji un uzņēmēji paļāvās uz tabaku, lai izdzīvotu. To bieži izmantoja arī mājās un sabiedriskās vietās. Saskaņā ar jauno līgumu, tabakas audzēšana, pārdošana un eksports bija jāveic caur britu kompāniju. Tas nozīmēja, ka svešzemju uzņēmums kontrolēs daudzu irāņu iztiku. Šeit cilvēkiem beidzās pacietība. Tirgotāji un reliģiskie līderi apvienojās, intelektuāļi un parastie iedzīvotāji. Daži veikali tika slēgti, un daudzi cilvēki pārtrauca lietot tabaku. Arī pazīstamais reliģiskais līderis Mirza Hasans Širazī izdeva pavēli. Tā bija plaša reliģiska kustība pret tabakas lietošanu. Šo pavēli ievēroja pat daži cilvēki pašā pilī. Protestu apmēra dēļ viņš bija spiests atcelt līgumu 1892. gadā. Šī uzvara bija nozīmīga, jo irāņi saprata, ka viņi spēja apturēt karali un ārvalstu tirgotājus, ja viņi rīkojas vienoti. Tabakas protests kļuva par vienu no pirmajiem lielajiem soļiem ceļā uz plašāku cīņu par pārmaiņām. 1905. gadā iedzīvotāji atkal protestēja. Viņi vēlējās mainīt ne tikai vienu biznesa darījumu, viņi vēlējās ierobežot šaha varu. Viņi pieprasīja konstitūciju, jeb skaidrus likumus, kas noteiktu, cik tālu sniedzas karaļa vara. Viņi arī vēlējās parlamentu, lai iedzīvotājiem būtu pārstāvi likumu pieņemšanā un valdības izdevumu kontrolē. 1906. gadā Mozafars al-Dins šahs piekrita konstitūcijas un parlamenta, ko sauc par Madles, izveidei. Tā bija viena no pirmajām konstitucionālajām revolūcijām tuvajos austrumos. Pirmo reizi radās likumīgs veids, kā pārraudzīt šaha lēmumus un novērst slepenas vienošanās ar ārzemniekiem. Taču veiksmīgais sākums neilga ilgi. Šahs nomira, un viņa vietā nāca viņa dēls Muhameds Ali šahs. Jaunais šahs nevēlējās, lai parlaments ierobežotu viņa varu. Viņam bija arī Krievijas atbalsts, jo Krievija baidījās, ka jaunais parlaments samazinās tās ietekmi Irānā. 1908. gadā šaham lojālie spēki aplenca parlamenta ēku Teherānā. Viņi apšaudīja to ar lielgabaliem. Daudzi konstitūcijas atbalstītāji tika nogalināti, arestēti vai spīdzināti. Taču tie, kas cīnījās par konstitūciju, nepadodās. Spēki sapulcējās no dažādām Irānas daļām. 1909. gadā viņi ienāca Teherānā un gāza Muhamedu Ali. Parlaments palika, taču to turpināja vājināt iekšējās nesaskaņas un Krievijas un Lielbritānijas iejaukšanās. Kamēr irāņi cīnījās par savu valdību, divas impērijas noslēdza vienošanos par Irānu 1907. gadā. Britānija un Krievija sadalīja valsti zonās, kurās viņu ietekme bija spēcīgāka. Ziemeļu daļu uzskatīja par Krievijas ietekmes zonu, dienvidu austrumi tika atvēlēti Britānijai. Vidū palika arī daļa, kas tika uzskatīta par neitrālu. Irānas valdība vai iedzīvotāji netika konsultēti. Lai gan Irāna tieši nekļuva par koloniju, abas impērijas izturējās pret to tā, it kā tās varētu to sadalīt savā starpā. Tikai pēc gada tika atklāts kaut kas, kas vēl vairāk palielināja valsts nozīmi.
1908. gadā Masjeds Suleimana pilsētā Irānas dienvidrietumos tika atrastas lielas naftas atradnes. Meklēšana sākās pēc tam, kad Šahs 1901. gadā britu investoram Viljamam Noksam Dārsijam tika piešķirtas tiesības meklēt un iegūt naftu lielā daļā valsts teritorijas. No tā tika izveidota Anglo-Persijas naftas kompānija. Šī kompānija vēlāk kļuva par Anglo-Irānas naftas kompāniju un galu galā kļuva par daļu no tā, ko šodien pazīstam kā BP. Nafta bija ārkārtīgi svarīga Lielbritānijai. Tajā laikā Britu kara flote pakāpeniski aizvietoja ogles ar naftu kā kuģu degvielu. Naftu bija vieglāk izmantot, un tā palīdzēja pātrināt kara kuģus. Tāpēc Irāna vairs nebija tikai ceļš uz Indiju vai barjera pret Krieviju. Tā kļuva arī par svarīgu degvielas avotu pasaulē spēcīgākajai flotei. 1914. gadā Lielbritānijas valdība iegādājās lielu daļu no naftas kompānijas. Tādēļ Irānas nafta kļuva tieši svarīga Lielbritānijas drošībai un militārajam spēkam. Kad 1914. gadā izcēlās Pirmais pasaules karš, Irāna paziņoja par neutralitāti. Tā nevēlējās nostāties nevienas valsts pusē. Tomēr Krievijas, Lielbritānijas un Osmaņu impērijas spēki tomēr iegāja Irānā. Viņi izmantoja Irānas teritoriju kā ceļu un kaujas lauku. Tika izpostītas saimniecības un tirdzniecība. Karavīri paņēma daļu pārtikas un mājlopu. Slimības izplatījās, kamēr valdība kļuva vājāka. Daudzi irāņi gāja bojā bada, slimību un nemieru dēļ. Vēsturnieku aplēses par patieso upuru skaitu atšķiras. Taču ir skaidrs, ka karš atstāja milzīgu postu parastajiem iedzīvotājiem. Pēc Pirmā pasaules kara sabruka vecā Krievijas impērija un tika izveidota Padomju Savienība. Krievijas klātbūtne Irānā uz laiku vēl vairāk vājinājās. Savukārt Lielbritānija centās nostiprināt savu kontroli, īpaši pār naftu un valdību. Tomēr arvien vairāk irāņu iebilda pret ārvalstu iejaukšanos un vāju Kadžaru dinastiju. Nemieru vidū izcēlās kāds militārais virsnieks vārdā Reza Hans. 1921. gadā viņš palīdzēja apvērsumā, kas deva viņam lielu varu valdībā. Pamazām viņš kļuva par militāro vadītāju un premjerministru. 1925. gadā parlaments atcēla Kadžaru dinastiju. To tika aizstāts ar Reza Hanu, kurš kļuva par Reza Šahu Pahlavī. Reza solīja izveidot spēcīgu, modernu un neatkarīgu Irānu. Viņš uzbūvēja jaunas ceļus, slimnīcas, skolas, rūpnīcas un valdības iestādes. Viņa valdīšanas laikā tika dibināta Teherānas universitāte un uzbūvēts Transirānas dzelzceļš, kas savienoja valsts ziemeļus un dienvidus. Viņš stiprināja nacionālo armiju un centrālo valdību. Viņš arī samazināja dažu cilšu vadītāju, vietējo valdnieku un reliģisko tiesu varu. Reza vēlējās, lai tieši valdība, nevis reliģiskajiem līderiem, būtu galvenā kontrole pār likumiem un politiku. Viņš arī piespieda izmainīt irāņu apģērbu un dzīvesveidu, lai tie izskatītos moderni pēc viņa domām. 1936. gadā viņa valdība aizliedza valkāt plīvuru sabiedriskās vietās. Bija sievietes, kuras priecājās, jo viņas varēja vieglāk iestāties skolā un atrast darbu, taču daudzas tika piespiestas pakļauties, un dažas vairs vienkārši negāja ārā no mājas. Šīs pārmaiņas nebija visu brīvprātīga izvēle. To ieviesa valdība, izmantojot policiju un spēku. Kamēr viņš modernizēja Irānu, Reza kļuva arī varenāks un stingrāks. Viņš apklusināja pretiniekus, kontrolēja mēdījus un atņēma parlamentam daudzas īstās brīvības. 1935. gadā viņa valdība lūdza citām valstīm oficiālajā saziņā lietot nosaukumu Irāna Persijas vietā, taču viņam neizdevās pilnībā atbrīvoties no citu valstu ietekmes. Kad sākās Otrais pasaules karš, Irāna atkārtoti paziņoja par savu neutralitāti. Tajā laikā valstī strādāja daudzi vācu tehniķi un uzņēmēji. Kad 1941. gadā Vācija iebruka Padomju Savienībā, Britānija un Padomju Savienība sāka uztraukties, ka Vācija varētu izmantot Irānu pret viņiem. Britānijai bija ļoti svarīga arī naftas pārstrādes rūpnīca Abadānā. Padomju Savienībai bija nepieciešams drošs ceļš caur Irānu, lai saņemtu ieročus un apgādi no saviem sabiedrotajiem. Britānija un Padomju Savienība pieprasīja, lai Reza Šahs izraidītu lielāko daļu vācu pilsoņu. Viņš uzreiz neizpildīja visas viņa prasības. 1941. gada augustā Britu un Padomju spēki iebruka Irānā. Irānas armija tika ātri sakauta. Reza Šahs bija spiests atteikties no troņa un tika izsūtīts no valsts. Viņu aizstāja viņa dēls Muhameds Reza Pahlavī, kuram tajā laikā bija 22 gadi. Irānas iedzīvotāji atkal piedzīvoja to pašu, kas jau iepriekš noticis viņu valstī.
Karalis tika nomainīts nevis pēc tautas gribas, bet tāpēc, ka to vēlējās spēcīgās ārvalstis. Sabiedrotie izmantoja Irānu kā Persijas koridoru, svarīgu pārtikas, transporta līdzekļu, ieroču un citu krājumu piegādes ceļu uz Padomju Savienību. Kad beidzās Otrais pasaules karš, jaunā šaha vara kļuva vājāka. Tāpēc atkal nostiprinājās parlaments, politiskās partijas, laikraksti un organizācijas, kas pieprasīja patiesu brīvību. Taču lielākā problēma saglabājās. Britu kontrolētā Anglo-Iranian Oil Company turpināja izvest milzīgus naftas apjomus no Irānas. Lielbritānija no tā guva lielāku peļņu nekā daudzi irāņi. Britu kompānija stingri kontrolēja arī lielo rafinēšanas rūpnīcu Abadānā. Daudziem Irānas strādniekiem bija grūti apstākļi, kamēr britu darbiniekiem bija labākas mājas un pakalpojumi. Tāpēc nafta kļuva par ilgtadējas ārvalstu iejaukšanās simbolu. Šajā laikā kļuva slavens. Politiķis Mossadegs bija advokāts, bijušais valdības amatpersona un ilgadējs konstitūcijas atbalstītājs. Viņš uzskatīja, ka parlamentam jākontrolē šahs un Irānai jābūt savas dabas bagātības īpašniecei. Viņš nevēlējās, lai Lielbritāniju vienkārši aizstātu cita spēcīga valsts. Viņš vēlējās, lai Irāna pati pieņemtu savus lēmumus. 1940. gadu beigās Mossadegs vadīja Nacionālo fronti, grupu, kurā apvienojās nacionālisti, liberāļi un citi politiski atbalstītāji, lai izbeigtu ārvalstu kontroli pār Irānas naftu. Irānas valdība mēģināja pieprasīt lielāku daļu ienākumu no Anglo-Irānas naftas kompānijas. Taču Mossadegam ar to nepietika. Viņa prāt Irānai pašai jābūt naftas īpašniecei, nevis tikai jādala ienākumi. Tāpēc Irānai pašai vajadzētu kontrolēt šo resursu. 1951. gadā parlaments atbalstīja naftas industrijas nacionalizāciju. Nacionalizācija nozīmē, ka valdība pārņem privātu uzņēmumu, lai tas nonāktu valsts kontrolē. Drīz vien viņš kļuva par premjerministru. Mohammads Mossadegs sākotnēji izskatījās, ka Irāņu ilgā cīņa ir vainagojusies panākumiem. Līderis, kuru atbalstīja parlaments, nostājās pretī varenākajai impērijai, kas jau ilgu laiku pelnīja uz viņu zemes. Taču Lielbritānija nebija gatava vienkārši zaudēt savu naftas kompāniju. Un kamēr cīņa par naftu sāsinājās, Irānas stāstā iesaistījās arī Amerikas Savienotās valstis. Operācija, kas mainīs valsts gaitu un sagraus daudzu irāņu uzticību rietumu demokrātijai. Kamēr pieauga aicinājumi, lai Irāna pati kontrolētu savu naftu, 1951. gada martā tika nogalināts premjerministrs Hadž Ali Razmara, kurš iebilda pret tūlītēju naftas industrijas pārņemšanu valsts kontrolē. Pēc tam vēl vairāk pieauga atbalsts Mohammadam Mossadegam. 1951. gada aprīlī parlaments viņai vēlējās par premjerministru. Drīz tika pieņems likums, kas nodeva naftas industriju Irānas kontrolē. Daudziem irāņiem tas nebija tikai naudas jautājums. Nafta kļuva par simbolu. Lielbritānija jau ilgu laiku pelnīja no Irānas bagātībām, kamēr pašiem irāņiem bija tikai neliela kontrole par savu naftu. Lielbritānija atteicās vienkārši atteikties no biznesa. Tā izveda britu strādniekus no lielajām Abadānas rafinēšanas rūpnīcām un bloķēja Irānas naftas pārdošanu citām valstīm. Šī iemesla dēļ naftas eksports gandrīz apstājās, un valdība zaudēja lielu daļu ienākumu. Amerikas Savienotās valstis un Pasaules banka mēģināja panākt vienošanos. Lielbritānija bija gatava palielināt naudu, ko Irāna saņemtu, taču tā nevēlējās pilnībā atteikties no kontroles. Savukārt Mossadegs uzskatīja, ka Irānai pašai jāvada sava naftas nozare. Ekonomikai pasliktinoties, sākās augstais karš starp Amerikas Savienotajām valstīm un Padomju Savienību. Irānā bija komunistiskā partija, ko sauca par Tudeh partiju. Mossadegs nebija komunists, taču Amerikas Savienotās valstis baidījās, ka viņa valdība varētu kļūt vājāka un Irāna nonāktu Padomju Savienības ietekmē. Lielbritānija izmantoja šīs bailes, lai pārliecinātu Ameriku palīdzēt gāzt Mossadegu. 1953. gadā Britu izlūkdienests un Amerikas CEIP apvienojās slepenā operācijā, ko sauca par Ajax operāciju. CEIP deva naudu politiķiem, avīzēm, militārajiem virsniekiem un organizatoriem. Dažas avīzes publicēja stāstus pret Mossadegu. Tika organizētas arī apmaksātas demonstrācijas, lai radītu iespaidu, ka viņš zaudē atbalstu. Viņi izmantoja šahu, lai atceltu Mossadegu no premjerministra amata. Sākumā plāns izgāzās. Šahs pat aizbēga no Irānas, taču operācija netika pārtraukta. 1953. gada 19. augustā šahu atbalstīja daļa militāro spēku. Teherānā izcēlās kaujas, un galu galā Mossadega valdība krita. Viņu arestēja un tiesāja militārajā tiesā. Viņam piesprieda 3 gadus cietumā, pēc tam viņš tika ievietots mājas arestā līdz pat savai nāvei. Šahs Mohammads Reza Pahlavi atgriezās Irānā, un viņa vara kļuva vēl spēcīgāka. Šim apvērsumam bija milzīga ietekme.
Daudziem irāņi tas parādīja, ka, kad viņi mēģināja kontrolēt savu naftu ar parlamenta un populāra premjerministra starpniecību, Lielbritānija un Amerikas Savienotās valstis palīdzēja viņu gāzt. Pēc apvērsuma tika izveidota naftas kompāniju grupa no Lielbritānijas, Amerikas Savienotajām valstīm, Nīderlandes un Francijas. Formāli nafta piederēja Irānai, taču liela daļa kontroles pār ražošanu un pārdošanu joprojām bija ārvalstu kompāniju rokās. Kopš tā laika Amerikas Savienotās valstis kļuva par viņa galveno atbalstītāju. Amerika viņam deva naudu, ieročus, apmācību un politisko atbalstu. Irāna bija svarīga Amerikai, jo tā atradās tuvu Padomju Savienībai un tai bija daudz naftas. Taču kamēr viņš kļuva spēcīgāks, brīvā politika kļuva vājāka. Viņš kontrolēja vēlēšanas un medijas. Viņš apklusināja arī politiskos pretiniekus. Viņa laikā tika izveidota slepenā policija. Tā novēroja studentus, žurnālistus, reliģiskos līderus, kongresmeņus, komunistus, nacionālistus un citus, kas iebilda valdībai. Daudzus arestēja, ieslodzīja un spīdzināja. Tāpēc cilvēki baidījās runāt pret viņa. Līdz ar stingro pārvaldību viņš 1963. gadā uzsāka Balto revolūciju. Tajā iepilpa zemes sadale dažiem zemniekiem. Sievietēm tika piešķirtas vēlēšanu tiesības. Tika būvētas skolas, slimnīcas, ceļi, rūpnīcas un citi projekti. Daudzas sievietes varēja iegūt izglītību un strādāt. Vidusšķira arī pieauga un palielinājās to cilvēku skaits, kuri ieguva izglītību universitātē. Taču ieguvumi nebija vienlīdzīgi. Daudzi zemnieki saņēma zemi, kas bija pārāk maza, lai no tās varētu iztikt. Tāpēc viņi pārcēlās uz pilsētām. Pieaugot modernajām ēkām, palielinājās arī nabadzīgo kopienu skaits. Daudzi tradicionālie tirgotāji un reliģiskie līderi arī zaudēja savu iepriekšējo varu. Viens no spēcīgākajiem opozīcijas līderiem bija šītu reliģiskais vadītājs Ruhollah Khomeini. Viņš kritizēja Balto revolūciju, šaha ciešās attiecības ar Amerikas Savienotajām valstīm un valdības stingro kontroli. Khomeini prāt, modernizācija nav īsta brīvība, ja Irāna joprojām ir atkarīga no ārvalstu varām un cilvēki nevar brīvi izteikties. 1963. gada jūnijā viņu arestēja pēc asa runas pret viņu. Viņa atbalstītāji protestēja, un valdība izmantoja karavīrus, lai viņus apturētu. 1964. gadā Khomeini atkal kritizēja likumu, kas piešķīra īpašu juridisko aizsardzību dažiem amerikāņu militāru personām Irānā. Daudziem irāņiem tas atgādināja vecos līgumus, kas piešķīra īpašas tiesības ārzemniekiem. Šī iemesla dēļ Khomeini tika izsūtīts no Irānas. Pat atrodoties citā valstī, viņš turpināja sūtīt savas runas ar kasešu palīdzību. Tās slepeni tika kopētas un izplatītas mošejās, veikalos, skolās un mājās. Tikmēr Irāna ātri kļuva bagāta, pateicoties naftas cenu kāpumam. 1970. gados Šahs īstenoja lielus projektus un iegādājās ļoti daudz modernu ieroču no Amerikas Savienotajām valstīm. Irāna kļuva par vienu no spēcīgākajām militārajām lielvarām tuvajos austrumos, taču strauji pieauga arī preču un mājokļu cenas. Korupcija pieauga un plaisa starp bagātajiem un nabadzīgajiem kļuva lielāka. Kamēr daudzas ģimenes cīnījās ar grūtībām, viņi redzēja karaliskās ģimenes grazno dzīvi. Līdz 1970. gadu beigām jau bija daudz grupu, kas iebilda pret šahu. Tajā skaitā reliģiskie, konservatīvie, komunisti, nacionālisti, liberāļi, studenti, strādnieki, intelektuāļi un uzņēmēji. Viņi vēlējās atšķirīgas valdības, bet visi bija vienisprātis par vienu lietu – šaham bija jāaiziet. 1978. gadā protesti izplatījās visā Irānā. Kad kāds gāja bojā demonstrācijā, pēc 40 dienām notika jauna sapulce. Saskaņā ar šītu tradīciju, bieži tas noved arī pie jaunas vardarbības, kāpēc protesti kļuva vēl lielāki. 1978. gada 8. septembrī drošības spēki atklāja uguni uz demonstrantiem Teherānā. Šī diena kļuva pazīstama kā Melnā piekdiena. Tas vēl vairāk sagrāva cilvēku uzticību šaham. Valdība izsludināja kara stāvokli, taču protestu kustību vairs nevarēja apturēt. Rūpnīcu strādnieki pievienojās streikam, bankās, valdības iestādēs un naftas industrijā. Kad naftas strādnieki pārtrauca darbu, valdība zaudēja lielu daļu ienākumu. Šahs mēģināja nomainīt premjerministru un solīja izskaust korupciju un ļaunprātīgu varas izmantošanu, taču viss jau bija par vēlu. 1979. gada 16. janvārī šahs pameta Irānu. Viņš teica, ka viņš aizbrauc tikai uz laiku, taču viņš vairs neatgriezās. 1. februārī Ruhollah Khomeini atgriezās Teherānā pēc gandrīz 15 gadu trimdas. Miljoniem cilvēku viņi sagaidīja. Monarhija, kas valdīja Irānā vairākas desmitgades, sabruka, taču dažādās grupas, kas apvienojās pret šahu, sapņoja par atšķirīgu nākotni valstī. Daži vēlējās demokrātiju, citi vēlējās sociālistisku valdību.
Citi vēlējās, lai islāms kļūtu par galveno likumu un politikas pamatu. Tāpēc pēc šaha gāšanas sākās vēl lielāka cīņa. Kurš patiesībā kontrolēs jauno Irānu? Kad Ruhollah Homeini atgriezās Irānā, atlikušā monarhijas vara pilnībā sabruka. Daudzi karavīri atteicās aizstāvēt veco valdību, taču grupām, kas gāza šahu, nebija vienprātības par to, ko likt viņa vietā. Daži vēlējās demokrātiju, citi sociālistisku valdību, bet vēl citi vēlējās valdību, kas balstīta uz islāmu. Visstiprākā un visorganizētākā bija Homeini grupa. Tai bija plaši sakari ar mošejām, reliģiskajiem līderiem, uzņēmējiem un parastajiem iedzīvotājiem. 1979. gada aprīlī Irāņi nobalsoja par valsts pārvēršanu par Islāma republiku. Saskaņā ar jauno sistēmu cilvēki joprojām varēja balsot par prezidentu un parlamentu, taču augstākā vara piederēja augstākajam līderim, šīītu reliģiskajam līderim, kurš bija varenāks par prezidentu. Augstākais līderis plaši kontrolēja militāros spēkus, tiesu varu, izlūkdienestu, valsts medijus un svarīgākos valsts lēmumus. Irānā ir arī uzraudzības padome, kas pārskata likumus un kandidātus, kuri vēlas kandidēt. Tāpēc Irānā notiek vēlēšanas, taču ne visiem, kas iebilst pret sistēmu, ir atļauts kļūt par kandidātiem. Vienlaikus pieauga naids pret Amerikas Savienotajām valstīm. 1979. gada novembrī Irānas studenti iebruka Amerikas vēstniecībā Teherānā. Sākumā tika sagūstīti 66 amerikāņi. Vēlāk 52 no viņiem palika par ķīlniekiem. 444 dienas. Tiem, kas ieņēma vēstniecību, pastāvēja risks, ka Amerika atkal palīdzēs šaham, tāpat kā tas notika 1953. gadā. Ķīlnieku krīzes dēļ Irānas un Amerikas Savienoto Valstu attiecības tika pilnībā sagrautas. Kamēr tika veidota jaunā valdība, Homeini atbalstītāji arī vājināja citas grupas, kas piedalījās revolūcijā. Tika slēgti opozīcijas laikraksti. Daudzi bijušie amatpersonas, liberāļi, komunisti un kritiķi tika arestēti, nogalināti vai spiesti bēgt. Valdība arī ieviesa stingrus reliģiskos noteikumus, tostarp apģērba kodu sievietēm. Lai aizsargātu Islāma republiku, tika izveidots Islāma revolucionārās gvardes korpus, jeb IRGC. Irānai joprojām ir arī regulārā armija, taču IRGC tika izveidots, lai tieši aizsargātu reliģisko valdību. Tam ir savi sauszemes spēki, flote, raķešu spēki, izlūkošanas vienības un liela ietekme uz biznesu un politiku. Ar to ir saistīta Basīdž, brīvprātīgo milicija. Ar tīku skolās, darba vietās, ciematos un apkaimēs. To izmanto kara laikā un arī, lai apspiestu protestus. Drīz vien tā saskārās ar lielu pārbaudījumu. Jaunā valdība tika pārbaudīta. 1980. gada septembrī Irāka Sadama Huseina vadībā uzbruka Irānai. Irāka uzskatīja, ka Irāna ir vāja pēc revolūcijas, taču Irāņi pretojās, un karš ilga 8 gadus. Gāja bojā ļoti daudz cilvēku. Tika iznīcinātas pilsētas un naftas iekārtas. Irāka izmantoja arī ķīmiskos ieročus. Tā vietā, lai gāstu Islāma republiku, karš tai palīdzēja, lai to stiprinātu. IRGC un Basīdž kļuva lielāki, un valdība vieglāk varēja saukt savus pretiniekus par ienaidnieku sabiedrotajiem. Tad karš beidzās 1988. gadā, un Islāma republika palika pie varas. Homeini nomira 1989. gadā. Sistēma, ko viņš izveidoja, turpināja pastāvēt arī nākamā augstākā līdera vadībā. Irāna izmantoja arī sabiedroto bruņotas grupas citās tuvo austrumu daļās, tajā skaitā Hezbollah Libānā un citas grupas Irākā, Sīrijā, Jemenā un Palestīnas teritorijās. To sauc par proxy grupām. Tās nav daļa no Irānas regulārā militārā spēka, bet tās var saņemt naudu, apmācību, ieročus vai politisku atbalstu no tās. Irānai tās kalpo kā aizsardzība pret Amerikas Savienotajām valstīm, Izraēlu un citiem ienaidniekiem. Savukārt Irānas pretiniekiem tās tiek izmantotas, lai Irāna paplašinātu savu ietekmi un radītu nestabilitāti reģionā. Arī Irānas kodolprogramma ir kļuvusi par centrālu konflikta jautājumu. Irāna apgalvo, ka tas ir paredzēts enerģētikai un zinātniskiem pētījumiem, taču Amerikas Savienotās valstis, Izraēla un citas valstis baidās, ka tas varētu dot Irānai iespēju izgatavot kodolieročus. Neviens nevar droši apgalvot, ka Irānai jau ir kodolbumba. Lielais jautājums ir, cik tuvu tā ir spējai to izgatavot, ja valdība tā nolemtu. Šī iemesla dēļ tika ieviestas sankcijas pret Irānu. Tika ierobežots naftas eksports, banku darbība, uzņēmēja darbība un tirdzniecība. Tam bija liela ietekme uz ekonomiku un parasto cilvēku dzīvi. Vienlaikus valstī turpinājās protesti. Irāņi protestēja pret korupciju, nabadzīgu, vēlēšanām, bezdarbu, cenu kāpumu un stingrajiem noteikumiem attiecībā uz sievietēm 2022. gadā.
Izcēlās plaši protesti pēc tam, kad nomira Masā Amini, 22 gadus veca sieviete, kuru aizturēja morāles policija, it kā par to, kā viņa valkāja hidžābu. Valdība izmantoja protestu apspiešanu, interneta atslēgšanu, drošības spēkus, IRGC un Basī, lai apturētu demonstrācijas. Šeit var redzēt, kāpēc ir grūti gāzt Irānas Islāma Republiku. Tā nepaļaujas tikai uz vienu līderi. Ir augstākais līderis, sargu padome, tiesu vara, izlūkdienesti, valsts mediji, IRGC, Basī un reliģiskie tīkli, kas kopā aizsargā šo sistēmu. Ja kāds amatpersona pazūd, ir citi, kas ir gatavi ieņemt viņa vietu un turpināt to pašu valdību. Taču ir svarīgi nošķirt Irānas valdību no Irānas iedzīvotājiem. Ir cilvēki, kas atbalsta Islāma Republiku. Daži vēlas mainīt tikai dažas tās daļas. Daudzi arī pieprasa plašākas brīvības vai pilnīgi jaunu sistēmu. Vairāk nekā 200 gadu laikā Irāna atkārtot ir pieredzējusi karus, apvērsumus, sankcijas un lielvaru iejaukšanos. Islāma Republika izmantoja šo vēsturi, lai apgalvotu, ka ir nepieciešama stingra valdība, lai Irāna vairs nekad nenonāktu svešzemju kontrolē. Taču, kamēr sistēma aizsargā valsti no ārējās varas, tā stingri kontrolē arī sedzīvotājus. Tāpēc mūsdienu Irānas stāsts nav tikai par reliģiju. Tas ir stāsts par valsti, kas ilgi cīnījās, lai nenonāktu svešzemju kontrolē, kamēr tās iedzīvotāji turpina cīnīties par savu brīvību savā valstī.